Rīgas Tehniskā universitāte ir starptautiski atzīta, akreditēta universitāte, kas piedāvā augstas kvalitātes akadēmiskās un profesionālās studiju programmas. Augstskola darbību sāka 1862. gadā, kad pēc Eiropas labāko Vācijas un Šveices politehnisko skolu parauga Rīgā izveidoja Politehnisko augstskolu. Rīgas Tehniskajā universitātē studē vairāk nekā 16,000 studentu. Mūsu augstskola īsteno 3 līmeņu akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, pamatstudiju, augstākā līmeņa studiju un doktorantūras programmas. Studijas dienas, vakara un neklātienes nodaļās notiek 8 fakultātēs, 2 neatkarīgajos institūtos un 3 filiālēs – Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī. Rīgas Tehniskajā universitātē ir lielākais valsts finansēto studiju vietu skaits Latvijas augstskolu vidū. RTU Zinātniskā bibliotēka ir akreditēta valsts nozīmes akadēmiska bibliotēka. Tā savu krājumu veido atbilstoši RTU studiju programmu un pētniecības darba vajadzībām. Bibliotēkas krājumā pašlaik ir 2,3 miljoni eksemplāri dažādu iespiedu darbu. Radoši, konstruktīvi, prestiži. Šie ir 3 vārdi, kas raksturo RTU zinātnes un pētniecības stratēģiju. Rīgas Tehniskā universitāte ir Latvijas tehniskās un inženieru izglītības centrs ar pārdomāti veidotu pētniecības attīstības bāzi. Zinātniskā pētniecība ir viena no galvenajām RTU prioritātēm. Piedaloties dažādos stipendiju konkursos un iesaistoties ES finansētās apmaiņas programmās, RTU Starptautisko un sabiedrisko attiecību departaments ikvienam RTU studentam palīdz savas zināšanas pilnveidot arī kādā no ārzemju augstskolām. RTU studenti iesaistas dažādās studentu organizācijās. Lielākā no tām RTU ir studentu parlaments, kur jaunieši aizstāv savas tiesības, organizē dažādus izglītojošus sporta un atpūtas pasākumus. Mīļajām studentu parlamentam, paldies! No studijām brīvajā laikā studenti piedalās dažādos mākslas kolektīvos, tautas deju ansamblī Vektors, vīru korī Gaudē Āmus, studentu pūtēju orķestrī un citos. Amatieru kolektīvi, studijas, klubi – to visu, lai students varētu atpūsties, organizē RTU kultūras centrs un studentu klubs. RTU ir viena no retajām augstskolām, kur 1. kursā sports ir obligāts mācību priekšmets. Sporta katedra sadarbībā ar RTU sporta klubu ļauj studentiem izvēlēties kādu no vairāk nekā 20 sporta veidiem un iesaistīties RTU dažādu sporta veidu izlasēs. Augstskolas dzīves spogulis ir tās avīze, jaunais inženieris, kas iznāk jau gandrīz 50 gadus kopš 1959. gada. Avīzē var lasīt par RTU studentu, akadēmiskā personāla un darbinieku ikdienu un svētkiem. No 2000. gada avīze ir lasāma arī internetā. Katru augstskolu raksturo tās absolventi. Rīgas Tehniskā universitāte lepojas ar savējiem. Lūk, daži no viņiem. Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte Zaiga Gaile, Būvniecības fakultāte Ivars Geidāns, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte Andris Lauciņš, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte Normons Bergs, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Tālivaldis Podiņš, Inženierekonomikas fakultāte Ilmārs Rimševičs, Materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Andris Vanaks, Transporta un mašīnzinību fakultāte Andris Dambis. Nāc un pievienojies!